Labdien! Mani sauc Imandra Galandere-Zīle, un es esmu Eiro ieviešanas projekta risku vadības darba grupas dalībniece. Un arī ikdienā mans darbs ir saistīts ar risku vadību. Es vadu valsts kases, kvalitātes un risku vadības departamentu. Un šodienas mana tēma ir par Eiro ieviešanas projekta risku vadību. Un sākotnēji es jums vairāk pastāstīšu par risku vadību kopumā, tās mērķiem un iegūmiem. Jebkura darbības joma, mūsu darbība vai bezdarbība ir saistīta ar riskiem, kas var ietekmēt mērķa sasniegšanu vai izvirzīto rezultātu. Jāpiemina, ka riski var būt gan pozitīvi, gan negatīvi. Piemēram, pozitīvā nozīmē tās ir neizmantotās iespējas un izaicinājumi. Savukārt, negatīvā nozīmē tas var būt nelabvēlīgs notikums, briesmu un zaudējumu iespēja, neskaidrības vai nenoteiktības elements, notikumu sekas vai iespējamās novirzes no plānotajiem rezultātiem un izvirzītā mērķa. Šodien mēs arī vairāk runāsim par risku kā nelabvēlīgu notikumu, kurš var ietekmēt izvirzīto mērķi. Savukārt risku vadības mērķis ir apzināties un vadīt šos riskus. Ja mēs paskatāmies jau detalizētāk uz risku vadības procesu, tad tas sastāv no šādiem posmiem, ka sākumā ir risku vadības ietvara noteikšana, kad mēs definējam mērķi, tātad ko un kādēļ mēs vēlamies vadīt, izstrādājam metodiku, kādā veidā mēs to vadīsim un izveidojam risku vadības darba grupu. Savukārt tālāk jau notiek risku identifikācija, analīze un novērtēšana, pasākumu kontroļu noteikšana un arī atbildīgo un termiņu definēšana. Un noslēgumā ir pasākumu ieviešanas uzraudzība un risku pārvērtēšana. Ja mēs skatāmies jau detalizētāk uz risku identifikāciju un analīzi, tad vieglāk riskus ir analizēt un vadīt, ja tos mēs saliekam kategorijās. Šis ir tikai viens no piemēriem, kādā veidā mēs varam kategorizēt riskus. Un, piemēram, varbūt ārējās vides riski, kas ir politiskie, sociālie, kriminālās vides vai dabas katastrofu riski. Varbūt arī strateģiskie riski, kas ir nepareizi noteikta stratēģija vai arī nepareizi tā īstenota. Vēl viena risku kategorija ir operacionālie riski, kas var būt neefektīvi iestādes iekšējie procesi, vai arī cilvēku kļūdas, vai informācijas sistēmu darbība vai bezdarbība, vai arī nekorekta darbība un finanšu riski. Un katram riskam ir tā dabīgs cēlonis, kas var izraisīt riska iestāšanos. Un risku analīzē tātad mēs identificējam un aprakstam šos riskus un nosakam risku cēloņus un pazīmes, ka risks varētu iestāties. Nākamajā posmā mums ir jāveic risku novērtēšana. Un risku vērtību mēs iegūstam, reizinot notikuma varbūtību ar ietekmi uz mērķa sasniegšanu. Tādā veidā mēs dabūjam riska skaitlisko vērtību, un riski var tikt klasificēti no zemiem līdz augstiem, no nenozīmīgiem līdz ekstrēmiem, un detalizācijas pakāpi var noteikt pēc nepieciešamības. Un labākais veids, kā rīkoties ar riskiem, ir tos vadīt. Un tātad ir vairākas iespējas, kā mēs varam reaģēt uz riskiem. Ir aktīvā risku vadība un pasīvā risku vadība. Pie aktīvās risku vadības stratēģijas pieder arī izvairīšanās no riska. Tātad mēs izvairamies no augsta riska aktivitātēm, protams, ja tas ir iespējams. Vēl mēs varam izvairīties no riska, ieviešot darbības nepārtrauktības plānu vai arī to nopietni uzraugot. Otra aktīvā risku vadības stratēģija ir kontrolēt risku, un tas nozīmē, ka mēs nosakam risku mazinošos pasākumus vai ieviešam jaunas kontroles vai uzlabojam esošās. Savukārt otra stratēģija ir pasīvā risku vadības stratēģija, kuru mēs varam piemērot maznozīmīgiem riskiem. Un tātad mēs nereaģējam uz risku, jo tas ir mazs un risku pieņemam. Jebkurā gadījumā ir jābūt ievērotam samērības principam,
ka risku vadības pasākumu ieguldījumam ir jābūt samērīgam ar riska vērtību. Tātad katram lēmumam ir sava cena, un risku mazinošais pasākums nedrīkstētu būt dārgāks par paša riska sekām. Un risku tolerance tiek noteikta, lai mēs redzētu, vai mēs risku varam pieņemt, vai tas mums ir nepieņemams. Tātad risku tolerance ir pieņemamā risku vērtība, pēc kuras sasniegšanas netiek veikti risku mazinošie pasākumi un pilnveidotas esošās kontroles vai noteiktas jaunas. Tātad, ja risks ir virs risku tolerances noteiktā līmeņa, tad mums ir jānosaka risku mazinošie pasākumi. Savukārt, ja risks ir zem risku tolerances līmeņa, tad risks ir pieņemams un mēs to varam uzraudzīt. Un risku vadībai ir šādi galvenie iegūmi, ka risku vadība sniedz pārliecību, ka mērķi ir reāli un sasniedzami un pasākumi ir īstenojami. Tāpat arī risku vadība nodrošina saulaicīgu problēmu apzināšanu un reakciju, jo problēmas ir vieglāk risināt tad, kad tās ir mazas, vai arī to vēl nav nemaz. Tāpat ar risku vadību mēs nodrošinām plānošanas kvalitātes novērtēšanu un redzam, vai savos plānos esam visu paredzējuši. Un risku vadība nodrošina piemērotāku lēmumu pieņemšanu. Tātad ar risku analīzē mēs iegūstam informāciju un datus, uz kuriem mēs tālāk varam balstīt jau savus lēmumus. Un risku vadība paaugstina arī projektu un pasākumu pārvaldības kvalitāti un sniedz pieredzi citu projektu un pasākumu pārvaldībai. Risku vadība tika pielietota arī Latvijas nacionālajam eiro ieviešanas projektam. Un kādi varbūt bija šie izaicinājumi, kādēļ bija nepieciešama eiro projekta risku vadība? Pirmkārt tādēļ, ka tas bija valsts nozīmes projekts, kuram bija liela ietekme uz visu sabiedrību un tautsaimniecību kopumā. Tas bija liela apjoma un augstas sarežģītības projekts, kur bija daudz iesaistīto pušu un arī liela atkarība no pakalpojumu sniedzējiem. Un, protams, tam bija arī ietekme uz starptautisko reputāciju. Lai sasniegtu projekta mērķi eiro ieviešana 2014. gada 1. janvārī, tika noteikti arī eiro projekta risku vadības mērķi. Un tie bija apzināti iespējamos notikumus, kas potenciāli var ietekmēt projekta mērķu sasniegšanu, kā arī savlaicīgi ieviest un uzturēt kontroles pasākumus eiro ieviešanas plāna pasākumiem, kur risku vērtība nav pieņemama, tādā veidā mazinot šos riskus vai arī radot potenciāli mazāko kaitējumu. Un eiro projektam tika noteikts šāds risku vadības cikls, kur risku vadība tika veikta vadības komitejas pāraudzībā, un risku analīzē piedalījās gan eiro projekta vadītājs, gan risku vadības darba grupa, kur bija piesaistīti eksperti ar risku vadības kompetencēm, un projekta darba grupu vadītāji un dalībnieki, tā skaitā arī no nevalstiskā sektora. Un katram riskam tika noteikts risku vadītājs un arī atbildīgie par pasākumu īstenošanu. Papildus tam notika arī regulāra uzraudzība. Līdz 2013. gada septembrim tā notika reizi 3 mēnešos. Sākot no 2013. gada oktobra, uzraudzība notika ik mēnesi. Savukārt no 2013. gada 9. decembra līdz 14. gada 14. janvārim notika ikdienas risku uzraudzība un stundu statusu ziņojumi. Un šādi bija eiro projekta risku vadības galvenie posmi, kas sakrīt ar klasisko risku vadību. Tātad sākumā tika noteikts risku vadības ietvers, izveidota darba grupa, tika noteikts risku vadības mērķis un izstrādāta metodika. Tālāk tika identificēti, analizēti un novērtēti riski, kā arī noteikti risku mazinošie pasākumi, atbildīgie un termiņi. Un visbeidzot bija risku mazinošo pasākumu izpildes uzraudzība un kontrole un risku vērtību izmaiņu uzraudzība. Saskaņā ar izstrādāto eiro projekta risku vadības metodiku tika veikts varbūtības vērtējums, izvēloties notikumu varbūtības līmeni, skatoties uz notikumu cēloņu aktualitāti
un pazīmju esamību, ka notikums var iestāties. Kā arī tika veikts ietekmes vērtējums uz projekta mērķi, finansiālajiem zaudējumiem, reputāciju un personālu. Šādi izskatījās Eiropa projekta risku vērtēšanas skala, kur ir redzams risku vērtību pakāpes, kuras iegūtas reizinot notikuma varbūtību ar notikuma ietekmi uz mērķi. Un Eiropa projekta risku tolerance tika noteikta, ievērojot projekta pamatprincipus, kas bija efektivitāte un orientācija uz sliktāk pozicionēto iedzīvotāju. Zemie riski tika uzraudzīti, vidējiem riskiem tika izvērtēta risku mazinošo pasākumu ieviešanas nepieciešamība un tika noteiktas kontroles. Savukārt augstiem un ekstrēmiem riskiem tika noteikti obligāti risku mazinošie pasākumi, nopietnas kontroles un regulāra uzraudzība. Un projekta risku analīzē tika identificēti 30 riski, kas tika iedalīti šādās kategorijās. Piemēram, tika identificēti 4 zemes un vidējas vērtības projekta pārvaldības riski, kā piemēram, ka projekts neiekļaujas apstiprinātajā laika grafikā, jo institūcijām nav piesaistīti pietiekami resursi vai nav izstrādāti pietiekami detalizēti pasākumi plāni. Tāpat varēja kā risks būt vāja projekta pārvaldība ar komunikācijas vai sadarbības trūkumu vai nekoordinētu rīcību. Tāpat arī nebija pieredze tādu projektu īstenošanā. Tika identificēti arī 3 augsti riski, kas bija juridisko jautājumu risku kategorijā. Piemēram, ar eiro ieviešanu saistītie normatīvie akti netiks izstrādāti līdz noteiktajam termiņam, vai arī ar eiro ieviešanu nesaistītu likumprojektu izmaiņas, kas var ietekmēt eiro ieviešanas likumprojektu paketes saturu, kā arī nodevu vai cenrāžu izmaiņas. Kā atsevišķa kategorija tika izdalīti statistikas jautājumu riski, ka netiks nodrošināta valsts statistikas informācijas laika rindu nepārtrauktība, un savukārt kā augstākie riski tika identificēti informācijas sistēmu jautājumu riski, ka netiks laikus pielāgotas kritiskās valsts informācijas sistēmas vai arī institūciju informācijas sistēmas, un tādā veidā netiks nodrošināta atbilstošo valsts institūciju funkciju turpinātība. Šie riski tika identificēti un novērtēti kā augsti un ekstrēmi, tādēļ, ka tiem bija arī augsta atkarība no pakalpojumu sniedzējiem, kas ir informācijas sistēma izstrādātāji. Un kaut arī bija izstrādāti rīcības plāni un notika sistēma testēšana, faktisko sistēmu pāreju varēja pārbaudīt tikai jaunajā gadā, kad notika pāreja uz eiro, jo vecajā gadā sistēmām bija jāspēj strādāt ar latiem, savukārt ar jauno gadu tām jau bija jāspēj strādāt ar eiro. Tādā veidā šie riski līdz pēdējiem brīdim arī tika novērtēti kā augsti un ekstrēmi. Tāpat arī bija skaidras naudas risku kategorija, kurā bija riski saistībā ar to, ka fiziski var tikt apdraudēta skaidrā nauda un ka paredzētajā laikā, apjomā un kvalitātē var netikt piegādāta eiro skaidrā nauda, kā arī, ka netiks nodrošināta raita skaidrās naudas maiņa un pieejamība iedzīvotājiem. Bija arī identificēti bezskaidras naudas riski, kas bija saistīti ar maksājumu sistēmu pāreju darbam no latiem uz eiro. Kā nākamie bija patērētāju un nefinanšu sabiedrības riski, piemēram, ka patērētājiem nebūs pieejama korekta informācija par cenu, ka netiks korekti atspoguļotas cenas vai nekorekti piemērots valūtas kurs. Tāpat arī, ka cenas tiks celtas nepamatoti. Tādēļ bija arī šī iniciatīva godīgs eiro ieviesējs un cenu monitorings. Nākamie bija finanšu instrumentu riski, kas bija saistīti ar finanšu instrumentu norēķinu sistēmu pāreju darbam uz eiro. Un kā nozīmīgi ir arī minami komunikācija jautājumu
riski, ka netiks nodrošināta efektīva un adekvāta ikdienas eiro komunikācija starp projektā iesaistītajiem, kā arī, ka netiks nodrošināta saulaicīga sabiedrības informēšana. Un noslēgumā bija pašvaldību riski, arī kas bija saistīti ar pašvaldību informācijas sistēmu darbam ar eiro pielāgošanu un tādā veidā, ka netiks nodrošinātas atbilstošās funkcijas, kā arī, ka netiks laiku sagrozīti pašvaldību saistošie noteikumi. Un visi šie riski risku vadības kartē izskatās šādi, kur mēs redzam risku skaitu attiecīgajā risku vērtības pakāpē. Un kaut arī daudzi riski ir augsti un ekstrēmi, jebkurā gadījumā var teikt, ka visi šie riski tika veiksmīgi novadīti un neiestājās, vai arī to ietekme tika mazināta. Savukārt, ja tie nebūtu apzināti un vadīti, tad ir daudz lielāka iespējamība, ka tie iestātos ar daudz nopietnākām sekām. Un jāatcerās, ka no riskiem nav iespējams izvairīties, jo tā ir dabīga mūsu dzīves sastāvdaļa. Ir sevišķi, ja pasākumi ir vērsti uz nākotni. Un no riskiem nav arī jābaidās, tie ir jāapzina un jāvada. Un to, ko mums parādīja arī eiro projekts, ka risku vadība ir kritiska un nozīmīga lielu projektu sekmīgā īstenošanā. Un eiro projekta efektīvas risku vadības pamatā bija sadarbība starp iesaistītajām pusēm, nodrošināta efektīva komunikācija, augsta projekta pasākuma plānošanas kvalitāte, kā arī saulaicīgi apzināti un vadīti riski. Tāpat arī tika sekmīgi īstenotas izmaiņas un notika nepārtraukta risku uzraudzība un kontrole. Un, protams, ka orientācija uz mērķi sekmēja projekta mērķa sasniegšanu. Un tas, kas ir jāatcerās, ka risku vadības iegūmi ir novērtējumi pēc ilgstošas un konsekventas risku vadīšanas. Un noslēgumā var teikt, ka risku vadība bija būtisks veiksmes faktors eiro ieviešanas projektā. Paldies par uzmanību!